Atkal apsveikuši, tagad ķeramies klāt pie dzīvajiem apsveikumiem studijā. 10. decembrī tika paziņoti Avanti stipendiju konkursa un gada balvas ieguvēji un uzvarētāji un visādi citādi domājošie. Pie mums studijā. Jā, tieši tā, ja mēs pirms brīža suminējām labāko skolotāju, sakarīgāko skolotāju un runājām ar tā konkursu uzvarētāju, tad šobrīd ar mani kopā ir, un mums kopā ir Ilona no Avantis un arī divi jaunieši. Un pirms mēs parunājām ar jauniešiem, tad varbūt Ilona varētu 5 vārdos pastāstīt skatītājiem, kas tad tās bija par stipendijām, tādām darboties motivējošām stipendijām jauniem cilvēkiem. Jā, mēs Avansā jau darbojamies un darām visādas pasākumus, un tas stipendiju pasniegšanas mērķis bija apbalvot labākos, kas arī savā rajonā, miestiņā aktīvi darbojās un ir talantīgi jaunieši un apzināties viņus visā Latvijā. Un šogad pirmo reizi tika stipendijas pasniegtas 5 nominācijās, un mēs izvēlējāmies ekstrēmos sporta veidus, stilu un modi, foto, video, hokeju, basketbolu, kā arī pasniegt tika balva par radošu iniciatīvu un sociālu aktivitāti, kā gada balvu tādiem jauniešiem arī. Kā, piemēram, varēja noteikt, kurš ir labākais ekstrēmais sportists? Nu, bija jāizpild gan anketa, gan jāiesniedz savu sasniegumu, gan daudz iesniedz savus video materiālus, tā kā mums ir arī ekspertu komisija, tad viņi izvērtēja tos visus dalībniekus. Un šogad par ekstrēmiem sporta veidiem nebija daudz šaubu, jo uzvarēja Madars Aps no Ventspils, kurš ir, Es domāju, ka zinātāji droši vien nevajag nekādas liekas. Tas ir viņš? Jā. Viņš skeito tur, jā, labi. Klau, cik pavisam pieteicās šogad tādu stipendiju vēlošies saņemt jaunieši? Vispār mēs apzināmies ap 360 jauniešu aktīvi darbojušies visā Latvijā. Un galvenokārt vairāk tāda iniciatīva nāca tieši no lauku rajoniem. Daugavpils, no Līvāniem, no Alūksnes, Rīgā mazāk. Iepazīsimies varbūt. Kas ir šie divi jaunieši? Viņi, saprot, ir labākie, tad iepazīstiniet paši ar sevi. Tad mēs sauc Aleksandrs Fecins, un es kopā ar draugiem, ar saviem klases biedriem, mēs taisījām filmu. Tādu amatieru filmu, vienkārši paņemam kameru un gribējām uztaisīt kaut ko tādu, baigo varenu. Kaut ko varenu? Jā. Es, piemēram, biju aktrise. Un viņš bija gan režisieris, gan operators, gan to scenāriju mēs kopā rakstījām. Par ko bija stāsts filmā? Tad sižeta ideja ir paņemta no Gredzina Pavilnieka. Tad jūs tā kā fantastikas filmu filmējāt? Fantasy. Fantasy, jā, fantāzija filma. Tas neesi tu, ko mēs tagad redzam? Tas bija gada balvas iegūšanas. Tas bija tā kā tehniski sarežģīts tas process, jā, ko jūs tur darījāt? Jā, tas bija diezgan sarežģīti, bet rezultāts ir un tas ir labs. Jūsu filma tika atzīta par labāko, jā? Viennozīmīgi. Mēs vispār visi bijām šokā, žūri. Noslavē viņus, pašiem sevi grūti slavēt. Tiešām mēs to filmu, viņa ilgi lādējās mums datorā, un tad man likās, tas nevar būt, tas nevar būt, ka to ir paši jaunieši izveidojuši. Un cik bija pavisam filmas? Filmas bija visvairāk īstenībā, bija kaut kāds 50 filmas. Kas ir tas, ko viņi iegūta tagad kā laureāti? Viņi iegūs 100 lati katru mēnesi stipendiju. Un to viņi īstenosim paši pastāstīs, viņiem ir slepenais plāns. Bet tā bija aktieru filma ar visiem kostīmiem, ar atlasītām mizanscēnām, ar viss bija tik sīki un smalki pārdomāts un tik reāli. Un īstenībā vēl kas ir, kad viņi to filmu pārfilmē, viņi bija uzfilmējuši pagājuši gadu, mācījušies no savām kļūdām un vēlreiz pārfilmējuši ar īstiem kostīmiem. No kurienes jūs esat? No Rīgas. No Rīgas. Tad kas jums palīdzēja gan tos tērpus sošot? Kur jūs naudu dabījāt? Tā bija kabata nauda. Kabats nauda viss? Jā, bet kostīmi tie bija no Rīgas kinostudijas. Iznomājāt. Tas ir fragments no filmas? Tas ir traileris. Tad reklāma. Tā, un kur tad Aleksandra mums tur ir noslēpusies? Vispār es to... Tu biji princese? Es biju elfa. Elfa? Jā. Aha. Un arī kādus to karties zīmēju, arī ko citu darīju. Mēs kopā ar scenāriju rakstījām. Jūs agrāk kaut ko tādu bija darījuši, vai tas ir pirmā debija vispār paņemot rokā kameru? Mums bija pirmā debija paņemot kameru rokā, bet tam mēs to izvērtējām un mācījāmies savas kļūdas un tātad taisījām šo filmu, kas ir
Jūs tagad ieguvāt stipendiju 100 latus katru mēnesi. Ko jūs ar to naudu darīsiet? Nu, protams, uzņemsim jauno filmu. Ja ir idejas, kas tas būs, varbūt varat pastāstīt nedaudz. Jā, tas būs psiholoģiskais trilleris. Jēzus, Marija. Viena no filmēšanas vietām būs Bibelā. Jaunais Tarantino, man liekas. Tas nozīmē, ka tu gribi studēt režisorus un tu gribi iet aktieros kaut kad vēlāk. Nu, varbūt pēc tam kā hobiju. Labi. Bet, kā zina, vēlāk būs diezgan ienesīgs bizness arī Latvijā. Konkurence viņiem bija sīva. Tur bija vissīvākā konkurence, jā. Bet šeit bija tiešām viss lielākais darbs ieguldījums. Arī skaņa bija. Skaņa dublēta. Es vienreiz redzēju arī tādu pašu filmētu filmu, bet kā visi bija ļoti skaisti un smieklīgi, bet skaņa bija tāda, ka pilnīgi neko nevarēja dzirdēt. Nē, šeit bija. Ilona, tagad, kad varēja sākt pieteikties atkal jaunajiem, ja gadījumā kāds, kurš nezināja, ka vispār tāda iespēja bija pieteikties, kad būs jaunā pieteikšanās un kur var informāciju iegūt par? Jaunā pieteikšanās būs nākamgad. Tā jau aktīvi jādarbojās nākamgad. Avantas mājaslapā jāiet, ja? Jā, un uz septembri tad jau izsludināsim uz nākamo tādu. Kur pagaidām ir lielākās iespējas dabūt stipendiju? Kur ir, teiksim, tā konkurence vismazākā no šīm kategorijām? Hokejā. Hokejisti visi sarosieties un sūtiet pieteikumus un dabūsiet 100 latus katru mēnesi un varēsiet pirkt sev jaunu ekipējumu un vispārējo un labi trenēties. Un sieviešu basketbolā arī, starp citu. Uz sievietes basketbols, visas garās meitenes. Tas man, priekš manis. Labi. Varbūt nākamgad mēs redzēsim Aleksandru kādā citā nominācijā, kā uzvarētāju. Labi, lai jums veicās, paldies, ka atnācāt un ņemieties, rosieties un redziet, ka, ja kāds kaut ko dara, tad arī pretī saņem daudz un labi. Nu, ko mēs šajā brīdī sakam jums tā? Paldies un turpinām ar apsveikumiem. Jā, protams, ka turpinām apsveikumiem, bet pirms tam gribēju pateikt atkal vielu pārdomām. Jaunais gads, domājiet par to, ko varat izdarīt. Varbūt piedalīties kādā konkursā un kaut ko vinnējiet. Ne tikai gandarījumu, bet arī kādu naudas balvu, bet nu tas tā.